Labrīt, sveicu jūs visus šajā rītā. Prieks jūs visus redzēt. Tāds patukšāks it kā liekas, ka ir, bet laikam vasara dara savu un saule dara savu. Un es ceru, ka tas katrā ziņā nav iemesls tam, lai mēs tomēr nenāk kopā, neslavētu Dievu, nepielūgt viņu. Un tas, ko mēs arī darīsim šajā rītā, tāpēc aicinu, ka mēs kopīgi varētu šo dievkalpojumu iesākt, pielūdzot Dievu. Dārgais Jēzus, paldies Tev par šo rītu. Paldies Tev par žēlstību, kur Tu esi devis. Kad mēs varam atkal no jauna nākt kopā. Un tāpat kā pagājušajā nedēļā, tāpat šodien mēs nākam un vēlamies Tev pielūgt, Tev slavēt. Un Dievs atver mūsu sirds, lai katrs dzirdētais vārds nebūtu tāds, kurš izkrīt mūsu sirdīm cauri, bet ka tas palikt mūsu sirdīs un ka mēs spētu nest augļus. Debes Tēvs, arī dziesmas, kuras mēs dziedāsim, mūsu lūgšanas Dievs uzklaus tās, un pār visam, lai Tavs vārds var tikt pagodināts šeit Liepājā, ja es to lūdzos Tavā vārdā. Āmen. Tagad arī paši dziedāsim pirmo kopdziesmu no dziesmu grāmatām, varbūt arī uz ekrāniem, proti 370. dziesmu. 370. Oh,
Es tiešām gribu domāt, ka tas, ko mēs tikko dziedājam, ir tas, kas ir mūsu sirdīs. Kā mēs tik tiešām mīlam stāstīt to stāstu. Savu atgriešanās stāstu, savu pestīšanas stāstu par to, kā Dievs mūs ir izglābis. Vismaz tā mēs dziesmā dziedājam. Es ticu, ka tā ir. Kā jau es teicu, tad es pagājušajā svētdien tad es atkal līdzdalīšu to, kas tad ir noticis par to nedēļu, ka pie mums ciemojās grupa ar jauniešiem no Norvēģijas. Es nedaudz jau pastāstīju pagājušreiz par to, ko jau mēs esam izdarījuši, proti, kad mēs bijām uz bērnam šeit patās ar kustības traucējumiem, viņiem rādīja kādas lietas un stāstīja par Jēzu. Un gājām arī par mājām pie sociāli nabadzīgiem ģimenēm. Tas pats, ko mēs darījām arī pirmdien. Sestdien, svētdien mums bija nometnes katras baznīcā, kur mēs varējām sadraudzēties, iepazīties viens ar otru tuvāk. Piedalījās arī jaunieši, kā jau es teicu, no Ziržas draudzes, kopā veseli 8, kur 3 vai 4 no viņiem būs kristības septembrī, tā kā par to ir prieks. Bija arī jaunieši no Kalnišķiem un no Bernātiem un no Jūrmalciem, kurus Modrīte bija pieaicinājusi, un es uzskatu, ka mums bija ļoti forši pavadīts laiks. Pirmdien bijām aizgājuši ar bērnam, kas ir Zaļā Birzē. Un interesanti bija runāties ar kādām no meitenēm, kurš teica, ka kādam puisītim, kuram bija dzimšanas diena, kurš bija tik priecīgs, un viņš varēja pat cepums dabūt un balonu un vēl tur kādas lietas. Un viņš teica, ka tā bija viņam laimīgākā dzimšanas diena viņa mūžā. Un man liekas, tas ir brīnišķīgi, kad mēs varam būt par liecību tiem, kuriem tas prieks ir tik mazs, un kad ar tādām mazām lietām mēs varam tik ļoti iepriecināt viens otru. Un, protams, tad arī mēs gājām pārgājienā uz Jūrmalciem, pa Jūrmala kājām. Daudziem tas bija ļoti liels pārbaudījums. Bija pat viena sieviete, kurai uz muguru bija tāds krekliņš ar tādām svītrām, kas tur, un tad, kad saule bija viņa dedzinājusi, tad viņai uz muguru bija iesauļojies krusts, un tad mēs tā smējāmies, ka tas ceļš viņai bija tāds kā krusta gājiens, kad tad viņi var iet un visiem teikt, ka viņi ēs krustas muguras. Bet daudziem tiešām tas bija ļoti grūti. Tas bija pārbaudījums, bet tā pašā laikā tas sarunas, kas mums bija 8 stundu garumā, bija svētīgs. Un man ir prieks, kad, kā izrādījās, ka ne tikai Norvēģi bija svētība mums, bet kad mēs varējām būt par svētību viņiem, jo proti bija kāda meitene, kur vienkārši tika uzaicināta kā nekristieti. Viņa teica, vienkārši negribu braukt misijas braucienā uz Latviju. Viņa teica, jā, labprāt. Un tad man pa jūru ejot, viņi sarunājoties, sanāca vairākas sarunas pāris stundu garumā, un beigās, pirms braucot prom, viņi teica, Tom, es gribu būt kristieti, un es braukšu atpakaļ, un es nedzīvošu savu dzīvi tā, kā es dzīvoju līdz šim. Un tad man bija prieks, ka es varēju arī būt Dievs varēja man lietot, lai pastāstītu kādam Norvēģim par Dievu. Jo es biju domājis, ka viņi kā kristieši brauc pie mums, bet izrādās, ka tur bija kāda, kur vēl nav uzticējušies. Un tad pēc tam, kad viņi braucot prom rakstīja kartiņas, tad daudzi no viņiem rakstīja, ka viņiem šis brauciens esot bijis par tādu svētību, jo viņi ir ieraudzījuši pasauli no citas puses, viņi bijuši projām no savas komforta zonas, un viņi ir gājuši tur, kur viņi varbūt tas nekad vēl nebija gājuši. Viņi teica, šis brauciens viņiem bija par ļoti lielu iedrošinājumu. Un prieks par to, ka mēs varējām viņus uzņemt, un varbūt tajā pašā kontekstā es arī vēlos pateikties kādiem cilvēkiem. Pirmkārt jau Lienai, kur rūpējās par to, manai sievai par ēšanu, proti brokastus un vakariņas viņi gatavoja. Norvēģi arī pateicās par to, iedeva kādu šokolādu, kur sen jau ir apēst. Bet es gribu aicināt arī Līgu priekšā, nāc Līga, viņa arī tev uzrakstīja kartiņu. Tur ir viss kaut kas rakstīts angļu valodā, ka viņi ļoti pateicīgi par ļoti garšīgo ēdienu, un arī viena meitene, kur bija veģetārieta, viņa teica, ļoti garšīgs ēdiens bija, kas bija domāts tieši priekš viņas. Un viņa atstāja šokolādu, kur ir rakstīts Elites Tike Norge, kas nozīmē maziņš gabaliņš no Norvēģijas, un viņi vēlēs to tev atstāt, un paldies par to, ka tu kalpoji, un taisi viņiem arī pusdienas katru dienu. Paldies. Paldies Līgai. Prieks bija arī redzēt to, ka kādu cilvēku, teiksim, Edīti pirmdienas rītā zina, ka viņi bija atnākusi, viņi redzēja, ka gruškas bija pilnas, viņi teica, to mēs ātri viņas iztīrīšu, viņi savāca un iztīrīja, un bija prieks par to, un Guntiņa arī atsaucās kādā rītā palīdzēt arī ar ēšanu un notīrīšanu, tā kā prieks par to ir. Tikai brīžiem ir žēl tā, kad ļoti bieži sanāca vairākas reizes, ne burtiski dzirdēt, bet caur kādu dzirdēt,
kad baigā jēga jau no viņiem nebija, un ko tad viņi atbraukuši un vairāk postažus nodarījuši, tad bija žēl dzirdēt tādas lietas. Un man liekas, ka ja ir cilvēki, kas var atbraukt no citas pasaules malas un izdarīt to, ko mēs paši nespējam izdarīt, tad, manuprāt, pats mazākais, ko mēs varētu izdarīt, ir izdarīt to, ko mēs varam, ir parūpēties par viņiem. Varbūt pienākt un paprasīt, klausies Tom, vai kaut kas, ko es varu izdarīt. Varbūt tas viņi pēduši, vai viņi nomazgājušies, jo mums dušas šeit nav. Tā kā viņi skrēja uz jūrmalu vai pie manī, vai vēl kaut kur pie Kārļa, vaši tik uz mājām mazgāties. Tā kā bija jau kādas lietas, ko varēja palīdzēt, un varbūt būtu vairāk gaidījis to palīdzību un atsaucību. Tā kā nākošais, jūs ziniet, kad brauc kāda grupa, varbūt tās, jūs varat paprasīt, varbūt kaut kas, ko var palīdzēt, būt par svētību ar viņiem. Es vēlēs nedaudz līdzdalīt to, kas ir noticis, lai jūs ziniet, un viņi ir aizbraukuši, un es atceros, ka mēs ar dāvu piekdienas rītā 6 no rīta stāvējām, lai viņiem parādītu tā autobusā, tad viena meitene negribēja kāpt iekšā, viņa raudādām ar asarām acīs, viņa saka, es negribu braukt projām. Tā kā bija prieks to redzēt, kad viņi ir arī pozitīvā ziņā iemīlējušies mūsos un mēs viņos, un bija ļoti svētīgi. Šajā brīdī dziedāsim kopdziesmu, kuras laikā saliksim arī savu labprātīgo ziedojumu. Tātad 395. dziesmu. 395, kuras laikā arī liksim kolekti. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka tik tiešām Tu mums sūti svētības traumas, Tēvs, un ka Tu mūs svētī arī finansiāli, tā, ka mēs ar prieku varam dot Tev apakaļ, jo mēs zinām, ka nevis nauda un finansi ir tās, kas mūs uztur, bet tas esi Tu, kas ir daudz vērtīgāks par jebkuru zeltu, Dievs, un paldies par šo apziņu. Un tāpēc lūdzamies, Dievs, svētī arī šo izlietojumu, lai tas var nākt Tev par svētību un lai pēc iespējas daudzāk cilvēku varētu iepazīt Tev kā savu pestītāju šeit Liepājā un arī Latvijā un pasaulē. To lūdzamies, Jēzus Tavā vārdā. Āmen. Šajā brīdī es aicinu priekšā svētdienas skolniekus ar skolotājām. Palaidīsim viņus, lai viņi var saprotamākā veidā arī dzirdēt to, ko mēs dzirdēsim šodien. Katrā ziņā par Dievu.
Labi. Pielūksim Dievu, lai Dievs arī svētī viņas. Dārgais Jēzus, Tev lūdzos, lai šajā rītā, kad šie bērniņi iet uz svētdienas skolu, Dievs, lai Tu svētī viņas, svētī viņa ausis, lai viņi dzirdētu, un lai viņi nebūtu tikai vārdu klausītāji, bet arī vārdu darītāji. Lūdzos Dievs arī par svētdienas skolotājiem, kur mācīs šīs lietas Tēvs. Lūdzos, lai Tu dod arī viņiem savu gudrību un spējas, kā šos bērniņus uzrunāt, lai ar viņi varētu iepazīt Tev kā savu kungu un pestītāju. Jēzus, to mēs lūdzamies Tavā vārdā. Āmen. Šajā rītā es vēlos runāt no Jākaba vēstules 1. nodaļas, no vairākiem pantiem, proti par vārdu darītājiem. Vai nu mēs esam vārdu klausītāji vai darītāji, par to es vēlos runāt šajā rītā. Jo redziet, Bībele ir dzīva grāmata, un mēs to zinām. Viņai ir dzīvības vārdi. Tā mēs dziedam arī citās dziesmās. Proti, tā grāmata, ja viņa ir dzīva, tad tā ir grāmata, kur mums ir jāizdzīvo. Redziet, daudz lasot šo grāmatu atklāja to, ka tajā ir daudz patiesības un daudzas lietas, kurām ir jātic un kurām ir vērts ticēt. Bet šis vārds Bībelē priekš mums vairāk būtu jābūt tādam, kad ko es ar to darīšu, nevis tikai ar to, kad es tam ticu. Jo ticība bez darbiem ir nedzīva, un tieši tāpat arī kristietība. Kas ir tas, ko es darīšu ar to, ko es esmu izlasījis? Kas ir tas, ko es darīšu ar to, ko Dievs man ir teicis un līdz savā vārdā darīt? Šī grāmata ir pilna ar instrukcijām, ar pamācībām, ar pavēlēm, norādēm, kā dzīvot savu dzīvi. Un proti Bībeles autors, mēs zinām, ka tas ir Dievs, Jēzus Kristus, mēs zinām, ka viņš sagaida, ka mēs tās ievērosim un ka mēs tām paklausīsim. Proti šīm pamācībām un instrukcijām. Jēzus neteica Bībelē, piemēram, tev vajadzētu piedzimt no augšienes. Viņš saka, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Viņš nesaka, tev vajadzētu. Viņš saka, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Dievs arī nesaka, viņš saka, dzīvo kā vēlies, un tad tev dzīvē labi klāsies. Viņš to nesaka. Dievs saka tieši otrādi. Viņš saka, turi manus baušļus, tā tu dzīvos. Tas, ko mēs lasām Bībelē. Mēs nekad neiemācīsimies dzīvot pēc Bībeles, ja mēs neņemsim vērā tās instrukcijas, kas ir Bībelē. Kā piemēram par došanu. Dievs nebaidās no pārbaudas. Tu nekad neuzzināsi, cik patiesi ir Bībeles apsolījumi, kamēr mēs tos nebūsim pārbaudījuši. Mēs tos nekad nespēsim uzzināt, ja mēs viņus nepārbaudīsim. Vai, piemēram, par pazemošanos. Jākaba vēstulē 4:7 teikts, tādēļ rakstis saka, ka Dievs stājas pretim lepnajiem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Mēs nekad nespēsim izjust Dievu spēku, kamēr mēs nebūsim nolikuši malā visu savu lepnumu, kļuvuši pazemīgi, lai ieraudzītu to, ka patiesībā cik Dievs ir liels, tad, kad mēs esam pazemīgi. Cik Dievs mums nāk pretī, tad, kad mēs esam gatavi atdot kādas lietas, lai mantotu Dievu svētību, lai mantotu Dievu labklājību. Vai arī par piedošanu. Mēs nekad nespēsim sajust patiesu piedošanas brīvību, ja mēs nekad nepiedosim kādam cilvēkam, kurš mums ir kaut ko nodarījis pāri. To mēs spēsim sajust tikai vienīgi tad, kad mēs būsim kādam piedevuši. Un mēs redzam, ka Bībele grāmata, kur mēs nespēsim saprast, kamēr mēs tā nebūsim paklausījuši. Mēs tā varam piekrist ar prātu un piekrist varbūt ar sirdi, bet tik ilgi, kamēr mēs tā nepaklausīsim, mēs nespēsim viņai pilnībā saprast. Un proti, tas mums nedos ar nekādu labumu, kamēr es tai nepaklausīšu. Tas ļoti vienkārši. Tas ir līdzīgi kā ar medicīnas līdzekļiem. Ja man, teiksim, ir problēmas ar sirdi, un man mājās stāv aptieciņi, un es viņas nelietoju, tad šie medicīnas līdzekļi man nedod nekādu labumu. Tie man dos tikai labumu, tikai tādu, kad es viņas lietošu. Tad, kad man sāp galva,
Tikai tad, kad es iedzeršu ibumetīnu, tikai tad šis ibumetīns man nāks par labu. Kamēr viņš stāv kastītē, man viņš nelīdz. Un tieši tāpat tās ir ar Dieva vārdu. Tik ilgi, kamēr tie vārdi Bībelē, un mēs viņus nepielietojam savā dzīvē, viņi vienkārši pliki vārdi. Mums ir jākļūst šīs grāmatas cilvēkiem, un es runāju par Bībeli. Mums ir jākļūst par cilvēkiem, kas nozīmē, ka mēs ne tikai zinām, kas tajā grāmatā rakstīts, bet ka mēs arī paklausām, kas tur ir rakstīts. Un paklausība savā ziņā ir tas, par ko es šorīt runāšu. Par darīšanu un paklausīšanu. Mums jākļūst tādiem, kas mīl šo grāmatu, dzīvo pēc šīs grāmatas, jo tā ir Dieva grāmata, kas ir dot tieši mums, kas mums dod dzīvību. Un kas mums dod dzīvi. Ar Bībeli Dievs mums liek darīt 3 lietas. Tad viņš mums pirmkārt liek to dzirdēt, viņš mums liek to apdomāt un viņš mums liek tai paklausīt. Mēs to lasām Jākaba vēstulē 1. nodaļā 19. pantā ir rakstīts, ka viens cilvēks ir čakls klausīties. Tad mums ir jāieklausās. Tad, kad mēs to lasām, tad, kad mēs lasām Bībeli, mums ir jāieklausās. Tas nevar būt pliki vārdi, kurus mēs izlaižam cauri savam prātam. Redziet, Bībele grāmata, kur jālasa ar sirdi, nevis ar prātu. Daudz to dara ar prātu, un viņiem tas nedod nekādu labumu. Mums ir jāieklausās tajā, jo mēs zinām, ka ticība nāk no sludināšanas. Tad, kad mēs dzirdam to vārdu, tikai tad nāk ticība. Kad mēs dzirdam šīs grāmatas vārdus. Un Mateja evaņģēlijā ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mūsu. Tad katrs vārds, kas ir rakstīts Bībelē, spēlē ļoti lielu lomu. Katrs vārds ir ārkārtīgi svarīgs. Dzirdēt katru vārdu, kas ir rakstīts šajā Bībelē. Un otrkārt apdomāt to. 1. psalmā ir rakstīts, dienām un naktīm domā par viņu. Svētīgs ir tas cilvēks. Svētīgs tas cilvēks, kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tad nepietiek ar to, ka es no rīta vai vakarā izlasu Bībeli un aizvarot Bībeli. Viss beidzās. Tad, kad mēs izlasām, tad ir svarīgi, ka mēs apdomājam to, ko mēs esam izlasījuši. Svētīgs tas cilvēks, kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Domā par to, ko tu esi lasījis. Iegaumēt no galvas rakstu vietas, jo kā tad mēs varam domāt par to, ko mēs esam izlasījuši, ja mēs esam neatceramies. Tāpēc svarīgi arī atcerēties, ko mēs lasām. Iegaumēt tas galvenās domas. Jo, redziet, ļoti bieži vien tā, ka mēs savu dzīvi neejam cauri, mēs domājam par kādām raizēm, par šaubām, ir kādas lietas, kas mums nomāc. Un varbūt tas ir darbs, vai tā ir māja, un tajā laikā mēs nespējam domāt par Dieva bauslību, ja mūsu domas ir saistītas pie pasaules lietām, bet Dievs saka, neraizēties par tām lietām. Bet mēs ļoti bieži vien tieši par tām lietām raizējamies. Un treškārt, paklaustam. Paklaustam, ko tas dzirdēs. Apostoļu darbos 17. nodaļā 11. pantā ir teikts, kad viņi bijuši, tad tie bija labvēlīgāki par Tesalonikas jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdam ikdienas rakstos, vai tas tā esot. Tad mums tas ir jāuzņem. Un, protams, viena no labām lietām, ko šie cilvēki darīja, viņi ikdienas rakstos meklēdam, vai tas tā ir. Tas nebija tā, ka kāds mācītājs priekšā stāvēja un gudri pateica, un ja jūs tā nedarīsiet, tad es jums saku, tā būs vai tā nebūs. Un cilvēki rad galvas, jā, tiešām tā ir, baigi labi. Bībelē varbūt tā nemaz nav rakstīts. Tāpēc ir svarīgi vienalga, kas tas ir, kad visi mēs pārbaudām Dievu vārdu gaismā, proti, kas ir Bībele. Un tad ir jautājums, ka tad, kad tu lasi Bībeli, vai tad, kad tu dzirdi vārdu sludināt, vai Bībeles studiju, tad jautājums ir, vai tu esi gatavs paklausīt tam, ko tu esi dzirdējis. Lai nebūtu tā, ka mēs būtu tikai vārdu klausītāji, bet ne darītāji. Jo paklausība prasa uzticību tam, kurš mums dod to pavēli. Un šajā gadījumā, ja tas ir Dievs, mēs lasām, tad mums ir vajadzīga uzticība uz Dievu, lai mēs viņam varētu paklausīt. Tad mums ir, apsīsimies kādas lietas, kas mums ir jādara, tad mums ir jādara vairāk, kā tikai jātic Bībelei. Mums ir jādara kas vairāk. Mums ir jādara un jāizdzīvo Bībeli. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā no 13. līdz 15. pantam ir teikts, un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mīlat mani, turat manas pavēles. Tad mēs visi vēlamies, lai Dievs paklausītu mūsu lūgšanas, lai Dievs atbild un izpild mūsu lūgumus un vēlumus. Mēs visi to vēlamies.
Bet Dievs darbojas ļoti bieži vien atkarībā no tā, vai mēs izpildām viņa priekšnosacījumus. Mēs nevaram teikt, Dievs parūpējas par tām un tām lietām, bet, zini, bet es īpaši uzmanību tev nepievērsīšu savā dzīvē. Mēs nevaram cerēt, ka mēs kaut ko no Dieva sagaidīsim. Dievs sagaida, ja es saku, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mīlat mani un turat manas pavēles. Ja mēs nemīlam Dievu, mēs neturam to, ko viņš sacīs savā vārdā, tad tas būtu naivi cerēt, ka mēs kaut ko no Dieva saņemsim. Tie ir Jēzus vārdi. Kristietim būtu jātur Dieva vārds. 5. Mūzes grāmatā, 17. nodaļā, no 18. 19. pānta mēs lasām, kad viņš būs apsēdies uz sava ķēniņa valsts troņa, tad lai viņš sev raksta norakstu no šīs bauslības grāmatas, kas pie priesteriem un levītiem. Un lai tā pie viņa paliek, un lai viņš to lasa ikdienas visu savu mūžu, ka viņš mācās bīties tev kungu, savu Dievu, un lai viņš tur visus savus baušļus un pilda visus šos likumus. Tad pirmkārt mēs redzam, lai viņš tur šos baušļus. Tad Dievs sagaida, ka mēs turēsim šos baušļus, šās pamācības, šās instrukcijas, kuras Dievs mums ir devis caur Jēzu Kristu. Viņš to sagaida, un kristiešiem būtu jātur Dieva vārds. Pildīt Dieva vārdu. Šeit tiek arī teikts, lai viņš pilda šos likumus, tura un pilda. Arī Mata evaņģēlijā mēs lasām 28. nodaļā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Dievs sagaida, ka mēs pildīsim visu, ko Dievs ir pavēlējis. Un viņš sagaida, ka tie, kurus mēs mācīsim, mācīs tālāk atkal citus turēt to, ko mēs no Jēzus Kristus esam saņēmuši. Un treškārt, seko Dieva vārdam tā, it kā tā būtu instrukcija, kā iziet cauri mīnas laukam. Ja mums būtu jāiziet cauri mīnas laukam, tad tas būtu diezgan jocīgi un muļķīgi, ja mēs pie iespējas dabūt instrukciju, kur atrodas šīs mīnas, mēs pateikt, nē, man nevajag, es iešu pār pa taisno. Zinādam, ja es uzkāpšu uz viens, tas maksās man dzīvību. Un Bībele ir kā šī instrukcija mūsu dzīvē, kur mēs varam iet par šo dzīvi un kas parāda norādes, kā mums rīkoties kādā situācijā. Lai paglābtu savu dzīvību, lai paglabātu savu dzīvi svētu, lai mēs, kad stāvētu Dievu priekšā, Dievs varētu teikt, es tev mīlu, nāc kopā ar mani. Ja es teiktu, nāc kopā ar mani, pavadīsim mūžību kopā. Mums jātur šīs instrukcijas un pamācības. Un svarīgi to darīt no sirds. Efeziešos 6. nodaļā 6. pantā rakstīts, pildai Dievu gribu kā Kristus kalpu, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatikdam. Tad mēs jau Dievu nekad neapmānīsim. Dievs jau redz, vai mēs to darām no sirds, vai mēs to nedarām no sirds. Un Dievs saka, ka mēs to darām no tīras dvēseles. Un, ja runa iet par paklausību, tad, starp citu, viena no svarīgākajām mācībām, ko mēs vecāki varam mācīt saviem bērniem, ir paklausīt mums kā vecākiem. Jo, ja viņiem mācīsies paklausīt mums kā vecākiem, tad viņiem to būs vieglāk izdarīt, kad viņi nāks attiecībās ar Dievu. Jo viņi būs iemācījušies paklausību, viņi mācīs paklausīt arī savam debes tēvam. Paklausība ļoti svarīga lieta. Jākaba vēstule 1. nodaļā no 19.26. pantam mēs lasām. Ziniet, mani brāļi, ka lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet ieteistīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sev maldinādam. Jo, ja kāds cilvēks ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spoguli. Jo viņš sev aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Mēs tiekam aicināti būt čakli un kūtri vienlaicīgi. Čakli un kūtri vienaldzīgi. Bet čakls darīt ko? Uz ko mēs esam aicināti? Čakli klausīties un dzirdēt Dieva vārdu. Čakli klausīties un dzirdēt Dieva vārdu. Kūtrs
Kūdrs jeb lēns darīt divas lietas, viņas tiek uzskaitīts. Divas lietas, kuras mēs darām dabiskas, kuras vienkārši mums automātiski notiek, jo tas ir savā ziņā, mūsu dabā, mūsu grēcīgajā dabā. Un tas ir ļoti dabīgi darīt šīs divas lietas, proti, mēs runājam daudz par daudz. Mēs runājam pārāk daudz. Un šeit tiek teikts, kūtri runāt. Salmu pamācībās arī ir, man liekas, ļoti skaidri pateikts divās vietās, 13. nodaļā un 10. kur ir teikts, kas pievalda un pasarga savu muti, pasargā savu dzīvību, bet kas ļaus savai mutē visu vaļu dabūs bīties. Un kur ir daudz vārdu, tur neiztikt bez grēka, bet kas savu muti savalda, ir gudrs. Nepavelti, Jākabs mūs aicina būt kūtriem runāt. Un viņš saka, un kūtri dusmoties. Mēs pa lielām esam dusmīgi cilvēki. Mēs ļoti daudz dusmojamies. Un daudz no tām lietām, par kurām mēs dusmojamies, ir patiesībā maznozīmīgas. Mēs ātri sadusmojamies, bet mēs kūtri klausāmies un pildām Dievu gribu, Dievu vārdu. Tātad mums vairāk un vairāk jāieklausās cilvēkos, un arvien vairāk, un jo īpaši ir jāieklausās Dievā. Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā 27. pantā reikts, Jēzus saka, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, viņas man seko. Jēzus saka apgalvojumu, manas avis dzird manu balsi, vai tu dzirdi Dieva balsi? Jo Jēzus savus dzird. Bet vai mēs neesam pārāk aizņemti runājoties, pārāk aizņemti darot savus lietas, pārāk aizņemti dusmojoties, lai ieklausītos, ko Dievs uz mums vēlas teikt? Tātad, lai palīdzētu mums kļūt čakliem, klausīties un kūtriem runāt un kūtriem dusmoties, mums ir kādas lietas, kas mums ir jādara. Tad pirmkārt mums ir jāatrod laiks priekš Dieva vārdu. Mums ir jāatrod laiks priekš Dieva vārdu. Un kāpēc es saku jāatrod? Tāpēc, ka ļoti bieži vien mums viņa nav. Mēs sākam savu dienu, mēs ejam un mēs vakarā atjēdzamies labākā gadījumā. Varbūt tas pēc dažām dienām, ka hei, es īstenībā neesmu izlasījis Bībeli. Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs neesam mācējuši atrast un veltīt laiku Dievam. Mums ir jāatrod laiks Dievam. Otrakārt, mums ir jāiemācās nolikt distanci starp sevi un tām lietām, kas tev traucē dzirdēt un paklausīt Dieva vārdam. Nolikt distanci starp tām lietām, kas tev traucē paklausīt un pildīt Dieva vārdu. Tas varbūt ir televizors, kurš pārņem pārāk daudz laika no tavas dzīves. Tas varbūt dators, tas varbūt Facebooks. Tas varbūt vienalga, kas tas ir. Jūs paši ziniet, te varbūt ir tavi draugi, kur it kā liekas nevainīgi, bet patiesībā viņi paņem ārkārtīgi daudz laika no tava laika, ka tev neatliek laika vairs attiecībām ar Dievu. Tie varbūt ir tavi sliktie ieradumi, kas varbūt tās paši par sevi nav slikti, bet atkal tie ir augstāk nekā Dievs, un līdz ar to tavs prioritātes nav pareizā kārtībā. Un līdz ar to mums ir jāiemācās likt Dievu pirmajā vietā prioritāšu sarakstā. Viņiem jābūt augšgalā. Un varbūt tas mums nav jāuztraucas par tām nodaļām un par tiem Bībeles pantiem, kurus mēs vēl nesaprotam, kad mēs lasām Bībeli, bet jākoncentrējas uz tiem, ko mēs saprotam un ko es redzu, kas man ir Dieva vārdā jādara. Un tad, kad mēs sāksim un paklausīsim uz tām lietām, kuras mēs jau saprotam, tad varbūt tas Dievs ar laiku mums atvērs arī un dos gudrību saprast pārējās lietas, kuras varbūt uz doto brīdi mums vēl nav skaidrs. Ir kādas lietas. Skaidrs ir tas, ka ir daudz lietas, piemēram, ja runie par sievām, vai Bībele nemāca mums cienīt un godāt un bīties savus vīrus? Māca. Tāpat arī vīriem. Vai Bībele nemāca, ka mums ir jāmīl savus sievas vairāk nekā mums liekas, ka mēs jau to darām? Tāpat tās arī katram kristietim. Vai Bībele mums nemāca atvērt savu muti, nosēsties kopā ar savu draugu pie tējas, pastāstīt viņam par savu atgriešanās stāstu un pateikt, ka tu vēlies tieši to pašu priekš viņu, lai viņam nebūtu jāsastopas ar tām dusmām, kuras Dievs parādīs tiem, kur viņi vēl nepazīst. Mums vajadzētu darīt visu, ko Bībele mums māca. Vai arī kas tas būtu? Vai tas ir apmeklēt svētdienas dievkalpojumu vai neapmeklēt? Mēs visi sastopamies ar izvēlēm katru svētdienas rītu vai varbūt sestdienas vakaru.
Vai es aiziešu uz jūras svētdienas rītā labāk, vai es nākšu uz dievkalpojumu, lai būtu kopā ar Dievu cilvēkiem, lai būtu sadraudzībā, lai dzirdētu Dievu vārdu, lai tiktu iedošanāts nākušajai nedēļai. Ļoti bieži vien cilvēki izdara izvēles to neizdarīt, neatnākt. Prioritātes nepareizā kārtībā. Pateikties Dievam, pastāvīgi pateikties Dievam. Mēs par to runājam pagājušajā svētdienā. Visas lietas mums nāk par labu, arī tās sliktās lietas, jo mēs zinām, ka caur sliktām lietām mēs nākam pie Dieva. Un patiesībā tad ja mēs skatāmies, tad par tām sliktām lietām būtu jāpasakās vairāk nekā par tām labām, jo tās labās ļoti bieži vien mūs iedzen iekšā tajā, ka mēs aiziem prom no Dieva. Un sliktās lietas ir tās, kas mūs atgriež pie Dieva. Lasīt Bībeli no vāka līdz vākam. Nepamest, nepārstāt lasīt. Katru nedēļu mēs nākam un dzirdam Dieva vārdu. Gan sludinām, vai caur liecībām, vai dziesmām. Un mēs dzirdam par to, kas mums kā kristiešiem būtu jādara. Un tomēr lielākoties mēs aktīvi ignorējam, apzināti vai neapzināti, bet ignorējam to, ko mēs esam dzirdējuši. Mēs izejot ārpus šīm sienām, ļoti bieži vien aizmirstam par to, kas ir mācīts un kas ir runāts. Jākabs saka, patiesi dzirdēt Dieva vārdus rezultējas paklausībā, nevis informācijas iegūšanā. Citiem vārdiem sako, ko Jākabs šeit saka. Patiesi dzirdēt Dieva vārdus rezultējas paklausībā, nevis informācijas iegūšanā. Viņš šeit sāk kādu ilustrāciju, ko mēs izlasījām par spoguli. Tas, kurš dzird vārdus tikai, viņš fokusēs uz visiem citiem, bet viņš neskatās uz sevi. Viņš ieraug sev, viņš tikpat ātri, cik viņš ieraudzīs, viņš aizmirst. Viņš aizmirst par to, ko viņš ir. Viņš varbūt tās ieskatās Bībelē, viņš ieraug kaut kādas lietas, viņš paskatās, jā, tas ir par manīm teikts, bet viņš uzreiz aizmirst. Kā viņš aizver Bībeli, viņš aizmirst, ka tas bija par viņu teikts. Tā ir varbūt tās laika, viņam priekš tā nav laika, vai viņam nav vēlēšanās par domāt par to, par savu greicīgumu, par savu sturgalvīgumu. Viņš daudz ko ātri aizmirst. Bet darītājs tāds nav. Viņš skatās un ieraug, un ar laiku viņš ieraug ar vien vairāk un vairāk, un viņam tas nedod mieru. Viņš grib mainīties. Viņam ir kas jāmaina. Viņš sāk darīt to, ko viņš sāk lasīt Bībelē. Viņš redz, ka Dievs saka, tev jādara tā un tā, un viņš sāk to darīt. Tāds ir darītājs. Un viņš turpina darīt to, ko Dievs viņam liek darīt, to, ko viņš lasa Bībelē. Un viņš pārliecinās, ka viņš neaizmirst to, ko viņš ir dzirdējis un iemācījies. Tāds ir darītājs, kurš nepārtraukti skatās uz to, kāda ir viņa dzīve. Ka viņš nav tikai, lai viņš nekļūtu par tādu, kurš tikai vārdu klausītājs. Un viņš tādā veidā tiek svētīts. Dievs viņu svēt par to. Tos, tie, kur mīl Dievu, Dievs viņus svēt. Un tad, kā pēdējā lieta, Jākabs mums visiem iebāž pirkstu sejā, un viņš mums saka, 26. pantā, ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Cik liela postažu mēs varam nodarīt ar savu mēli. Man varbūt liekas, es kalpoju Dievam, viss ir kārtībā, bet tu nespēji savaldīt savu mēli, tad tā kalpošana ir velta. Tas nav nekam vērts. Cik svarīgi ir, kad mēs paklausām tas, kas tur ir teikts. Jo ja mēs izlasām to, un man liekas, jā, bet es kalpoju šā vai tā, un viss ir kārtībā, un turpinām ar savu mēli darīt to, kas Dievam nav patīkams, un nepievēršam tam uzmanību, tad mēs maldinām paši sev, un mēs neko nesaņemsim par to. Dievs nebūs priecīgs par to. Mateja evaņģēlijā 12. nodaļā no 46. līdz 50. pantam mēs lasām. Un viņam tā uz ļaudīm vēl runājot, redz, viņa māte un viņa brāļi stāvēja ārā un gribēja ar viņu runāt. Un kāds uz viņu sacīja, redzi, tava māte un tava brāļi stāv ārā un meklē ar tevi runāt. Viņš atbildēja un sacīja tam, kas viņam to teica. Kas ir mana māte un kas ir mani brāļi? Un roku izstieps par saviem mācekļiem, viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi. Jo, kas dara mana debes tēva prātu, tas ir mans brālis un mana māte un mana māsa. Tie Jēzus vārdi. Kas ir mani brāļi? Tie, kas dara. Nevis lietvārds, kristietis. Mums liekas, es esmu kristietis, man viss kārtībā. Nē.
Nevis lietvārds, bet darbības vārds. Kas dara mana tēva prātu? Jēzus stāv, viņš māca kādas lietas. Un tur ir māca, kas viņam ir blakām, kur klausās un ieklausās un vēlās viņam sekot. Un tad ir šī viņa laicīgā ģimene, ja tā īstā ģimene, ja tā var teikt. Tad Jēzus pasaka visiem, viņš paceļ roku par saviem mācekļiem, viņš saka, redziet, jūs varbūt saucaties tādi, bet šie ir tie, kas man seko. Šie ir tie, kas dara man tēvu gribu. Un tāpēc tas, ka es esmu kristīts, tas, ka esmu varbūt tās daļa no kādas draudzes, tev nepadara par to, kad Jēzus tev pateiks, šis ir mans brālis vai māsa. Tas to nepadara, bet tie, kas dara man tēvu gribu. Citā vietā, Mateja evaņģēlijā arī mēs lasām 7. nodaļa no 21. līdz 23. pantam. Jēzus saka, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara man debesu tēva prātu. Daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnums darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost jūs no manis, jūs ļauna darītāji. Te ir kādi cilvēki, kuri teiks kungs, kungs, kur sauc Jēzu par kungu, kur sauc Dievu par kungu, kur pat ir nākošās lietas studinājuši, kur pat ir dēmonus izdzinuši, kur ir brīnums darījuši, un Dievs viņiem pateiks, ejiet projām no manis, es jūs nepazīstu. Būs tādi cilvēki. Tikai tāpēc, ka viņi domāja, ka viņi saucās par kristiešiem. Viņi tādi nebija. Un svarīgi, ka mēs katrs par sevi domājam tagad. Kā ir ar mani? Jā, es esmu baznīcā šorīt. Jā, es varbūt esmu šīs draudzes vai cits draudzes loceklis. Bet vai tu esi Jēzus sekotājs? Vai tu būtu viens no tiem, par kuriem Jēzus pacelt roku un teikt, šis ir mans brālis, šī ir mana māsa, šī ir mana māte? Tikai tie cilvēki, kur paklaus Dieva vārdam, ir Dieva bērni. Tikai tie, kur paklaus Dieva vārdam, ir Dieva bērni. Mēs neviens, protams, neesam perfekti paklausīti. Mēs visi kļūdamies, bet ir vajadzīgs šī vēlēšanās un šī mīlestība pildīt Dieva baušļus. Un lūk piedošanu tad, kad mēs krītam. Runāt reliģiozs vārds Dievam neko nenozīmē. Cilvēkiem varbūt tās varētu izklausīties un tas varētu viņus iespaidot, bet Dievu nē. Darīt reliģiozas darbības vai brīnums. Cilvēkiem tas varētu likties iespaidīgi, bet Dievam nē, jo Dievs skatās dziļāk, viņš skatās uz sirdi. Jo Dievam viss, ko mēs darām, kas nav teikts viņa vārdā, ir grēks. Piemēram, ja Dievs mums ir teicis savā vārdā un atklājis, tev ir jānožēlo grēki, un tev ir jālūdz piedošana, un jāiegūst pestīšana caur Jēzu Kristu. Un ja mēs tajā laikā, lai mēs iet darīt to, mēs izvēlamies iet varbūt pie kāda mācītāja un lūgt piedošanu, izsūdzēt grēkus viņam un aicināt, lai viņš dod mums savu svētību, vai mēs ejam un meklējam kādās citās pie Bībeles praviešiem, vai mēs ejam lūgt kaut kādas lūgšanas un pātars, domādam, ka tādā veidā mēs iegūsim pestīšanu. Kaut gan Dievs ir teicis, ka tā nāk tikai un vienīgi caur Jēzu Kristu, tad tas ir grēks. Ja Dievs tev aicina piedot kādam cilvēkam un tu izvēlies, nē, es viņam nepiedošu, bet es būšu jauks un mīļš pret visiem citiem cilvēkiem, tad tas ir grēks, tāpēc, ka tu nespēji piedot viņam. Dievs sagaida, ka tu piedos, Bībelē rakstīts, ja tu nespēsi piedot, tad arī debes tēvs jums nepiedos. Mēs nevaram dzīvot vienu dzīvi un dzīvot pēc tam otru dzīvi. Un visi tikai tāpēc, ka mēs nedaram to, ko Dievs ir aicinājis mums darīt. Paklausīt viņam. Kādā veidā tad mums ir jāpaklaus Dieva vārdam? Es domāju, tas ir jādara pirmkārt bijīgi. Un nebīties no tā, ka mēs paklausām Dieva vārdam. Paklausīt Dievam patīkam, bet to darīt bijīgi. To darīt pilnīgi, nevis tikai daļēji un kādas daļas no Bībeles. Un šitas man Bībelē patīk, bet tas, es to nevaru pieņemt. Es uzskatu, ka tomēr ir bišķi savādāk. Mans uzskats par Dieva vārdu. Kurš tiesas dienā pastāvēs? Tavs uzskats ir nekam vērts, ja mēs viņu liekam iepratīm Dieva vārdam.
Tad pilnīgi paklausīt viņam. Ar lūkšanām, paļauties uz Dievu, ka viņš mums palīdzēs būt paklausīgiem. Skaidrs, ka mēs nespējam Dievam paklausīt savā spēkā, bet Dieva spēkā. Tad, kad mēs lūdzam Dievam spēku, tad mēs to varam izdarīt. Darīt to nekavējoties. Viena no lietām, ko ļoti bieži vien kristieši iekrīt, viņi varbūt tās tiek pestīti. Pirmā darbība, kas viņiem būtu jādara, viņiem būtu jātop kristītēm, un ļoti bieži vien cilvēki to atceļ un gadiem, un ilgi vēl nav kristīti. Viņi varbūt ir kristieši, viņi tic, bet viņi neiet kristīties. Viņi jau pašā kristietības sākumā, kad viņi ir uzticējuši šo dzīvi Jēzum, viņi jau neizpilda pirmo paklausības soli. Daudzas dažādas lietas. Un tad ir šķēršļi, kur mums ir jāpārvar. 2. Mūzes grāmatā 32. nodaļā no 7. līdz 10. pantam. Tad tas kungs runāja Mozu, viņš teica, ej nokāp zemē. Tava tauta, kur tu esi izvedis no Ēģiptes zemes, dara lielu grēku. Tie ir ātri novirzījušies no tā ceļa, ko es tiem pavēlēju. Tie ir darinājuši sev lielu teļa tēlu un ir to pielūguši. Un tam upurējuši un sacījuši, šis ir tas Dievs Izraēla, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes. Un tas kungs sacīs Mozu, es esmu vērojis šos ļaudis, un redz, tie ir spītīgi ļaudis. Un nu laidi mani, ka manas dusmas iedegtos pret tiem, un ka es tos izdeldētu. Bet tevi es darīšu par lielu tautu. Tad viņš nosauc šajā raksturvietā, viņš saka, viņi ir spītīgi ļaudis. Jeremijas vēstulē, 17. nodaļā mēs atkal lasām, tas kungs sacīs, sargiet savus dvēseles dēļ, sabatā nest kādu nastu un to ienest pa Jeruzalemes vārtiem. Nenesiet ārā nastas arī no saviem namiem sabatā un nedariet nekādu darbu sabatā, bet svētījiet svēto dienu, kā es pavēlēju jūsu tēviem. Bet tie mani neklausīja un neatdarīja savas ausis, tie bija nepakļāvīgi un neklausīja mani un nepieņēma mācību. Tad mēs redzam šajā raksturvietā, viņi spītīgi, šajā mēs redzam, ka viņi neklausa, viņi neatdara savas ausis, viņi nepakļāvīgi un nepieņem mācību. Un citā apostoļu darbos 7. nodaļa 51. pantā rakstīts, jūs stūrgalvi ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. 3 rakstu vietas, un te tiek nosauts, kāda mēs esam spītīgi, nepakļāvīgi, nepaklausīgi, stūrgalvīgi. Cietas sirds, kurlas ausis, aklas acis, ignorējošs prāts. Visas šīs lietas ir dabīgas, un viņas automātiski nāk mums ārā, katrā no mums, kādā vairāk, kādā mazāk. Bet mums ir jāatsakās no viņām, mums ir jābūt tai vēlmei tikt no viņām vaļā, atteikties un radīt šo vēlmu un attieksmi, paklausīt Dieva vārdam tik un tā. Un mums ir jācīnās ar šīm lietām. Mēs ļoti bieži vien esam spītīgi, mēs to zinām. Mēs ļoti bieži vien esam nepaklausīgi, un mēs to zinām. Mēs ļoti bieži vien esam sturgalvīgi. Mēs ejam vienā un tajā pašā virzienā. Vienmēr mēs dabonam par galvu, un mēs atkal turpinam tur iet. Ļoti bieži vien mēs tādi esam. Un pēdējais, es gribu tikai pieminēt kādus piemērus no Bībeles, kur mēs redzam par nepaklausību. Ķēniņš Sauls, viņa nepaklausība un sturgalvība viņu noveda kapā. Viņš nevēlēs paklausīt. Ādama nepaklausība ēdens dārzā. Ja? Tā noved visu cilvēks grēkā. Tādā kārtā, ka mēs visi esam grēcinieki, pirms mēs esam piedzimuši. Mūzes nepaklausīja. Tad, kad viņš sita pa klinti, kaut gan Dievs prasīja tikai runāt ar klinti. Mūzum tas daudz ko maksāja, mēs to zinām. Dāvida nepaklausība ar Betsebu. Tajā laikā, kad viņam bija jābūt karā, viņam bija jābūt tur, kur viņam bija jāpild savus pienākumus karā ar filistiešiem. Viņš atradās uz jumta, iekāroja sievieti, ar kur viņš pēc tam krita grēkā. Ne tikai tādā grēkā, bet viņš krita arī grēkā, ka viņš nogalināja viņas vīru. Viss tikai dēļ mazas nepaklausības. Pat ja mēs paskatāmies uz bērniem šodien, pat ja mēs paskatāmies uz vīriem un sievām šodien, ja mēs paskatāmies uz sabiedrību kopumā, mums liekas, kur tā visa nepaklausība? Tad, ziniet, tas nenotika diennakts laikā. Tas nenotika tāpat vien. Tas nebija netīšām. Tas ir nepaklausības rezultāts ilgu laiku garumā. Tas ir rezultāts tam, ka mēs esam pagriežuši savu muguru Dievam un mēs ejam savā virzienā, kāds mums liekas pareizs. Ka mēs esam sākuši darīt lietas tā, kā mēs uzskatām. Man ir bijušas sarunas ar cilvēkiem, arī runājot vai tā mājas grupā, kaut ko cilvēks saka, jā, bet es uzskatu, ka ir tā. Ja?
mēs jau varam uzskatīt. Un šis brīdis ir tas, kad mēs maksājam cenu par šo nepaklausību. 1. Samuela grāmatā mēs lasām, nepaklausība ir kā buršanas grēks. Kā buršanās grēks. Un sturgalvība ir līdzīga algu kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Briesmīgas lietas, kad mēs nepaklausām, tas ir kā buršanās grēks. Mēs varbūt tās, ja mēs ieraudzītu burvi, tagad mēs pateiktu, tas iet uz zeli pa taisno. Bībelē ir rakstīts, nepaklausīgi ir tas pats. Un ko tad mēs teiksim? Tad mēs zinām, mēs tā pasmēdām, es jau katru dienu nepaklausu kaut kur. Vai arī par stūrgalvību. Tas ir taču viens stūrgals, tas ir pilnīgi trakums. Un tad mēs skatāmies, rakstīts, stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Atkal viens grēks. Un ja šeit būtu kāds cilvēks, kurš elkiem kalpo, vai viņam varbūt tās māja nokārt pilna visādiem dievekļiem un gleznām un krustiem un vēl nezinu ko, varbūt tās kādiem liekas tas ok, bet tas nav ok. Tāpēc, ka Dievs saka, jums nebūs cits Dievs turēt manā priekšā. Un jums būs kalpot tikai vienīgi man. Tāda ir stūrgalvība. Kāds tad var būt rezultāts, ja mēs paklausam Dievam? Svarīgi zināt, kas tad notiek, ja mēs paklausam. Pirmkārt, mēs zinām, ka kad mēs paklausam Dievam, pašā sākumā, kad Dievs mums aicina nožēlot savus grēkus, mēs iegūstam pestīšanu. Mēs iegūstam grēku piedošanu, mēs iegūstam jaunu dzīvi, mūžīgo dzīvību. Mēs iegūstam veselu saprātu. Mēs zinām, ka Dieva vēsts ir saprotama vienkāršā valodā. Viņi nenāk ar gudriem vārdiem, viņi nāk vienkāršā valodā. Dievs mums dod šo veselo saprātu, ka viņš mums ar svēto garu atklāja visas Bībeles bagātības un gudrības. Ko mēs varam iegūt, kad mēs paklausam Dievam? Mēs varam iegūt panākumus. Dari lietas Dievam paklausot, un viņš tev svētīs. Mēs varam, protams, daudz ko izdarīt savos spēkos, bet tad, kad mēs liekam Dievu pirmā vietā, mēs paklausam viņam, tad Dievs apsola svētību. Ka tev nekā netrūks, un tev būs pa pilnam tā, ka tev pietiks, un tu varēsi dot citiem. Stabilitāti Dievs tev dos. Viņš dos garu dzīvi. Paklausību dod garu dzīvi, to saka Bībele. Tas ir viens arī no baušļiem. Bērni, esiet paklausīt saviem vecākiem. Tas ir pirmais baušs ar apsolījumu, proti, ka jūs dzīvojat ilgu mūžu un ka jums labas sokas. Dievs tev arī neatklās jaunas lietas Bībelē. Ja tu nedarīsi to, ko Dievs tev jau ir atklājis. Varbūt tās tev liekas, es visu Bībelē nesaprotu. Un tomēr ir kādas lietas, kuras tu ļoti skaidri apzinies, kuras tu savā dzīvē dari nepareizi. Tad tik ilgi, kamēr tu to lietu nenokārtos, tu netiks savā kristietības dzīvē uz priekšu. Un tik ilgi, kamēr tu sēdēsi ar to grēku, tas grēks paliks lielāks. Un seks ar to būs vēl smagāks pēc tam. Kādi varbūt tās ir pārstājuši paklausīt tieši pēc kristībām? Ļoti bieži viens cilvēks sāk pēc kristībām, pēc jaunpiedzimšanas nāk liela pārbaudījuma. Varbūt tās kādi jau ir pārstājuši paklausīt kopš tā brīža. Varbūt tās ir kādi beiguši lasīt Bībeli, kādi beiguši klausīties, dzirdēt un darīt Dieva vārdu. Un tādā veidā Dievs ir palicis kluss un maziņš mūsu dzīvēs. Tāpēc es aicinu, ka mēs būtu vairāk vārda darītāji, nevis tikai klausītāji. Ko mēs zinām, ko Dievs jau mums ir teicis, ko mēs varam darīt? Viņš saka, nožēlo savus grēkus, atgriezies no tiem, tic uz Jēzu Kristu, piedod citiem, lūdzu piedošanu pats, topi kristīts, pievienojies dzīvai draudzē, pievienojies daļai. Esi daļa no draudzes, dzīve daļa. Neesi viens no tiem, kurš neko nedara un kurš ir tikai par nastu draudzē. Neesi viens no tiem. Esi tas, kurš var būt par svētību, par iedrošinājumu viens otram. Jo ziniet, ir grūti spēlēt futbolu, kad tev apkārt ir spēlētāji, kuri nemāk spēlēt futbolu, un tev vienam jāvelk, un tu ātri piekūst. Bet tad, kad tev apkārt cilvēki, kur ļoti labi māk spēlēt, to ir tik viegli darīt, to ir patīkami darīt. Un tieši tāpat tās ir draudzē. Tad, kad ir cilvēki, kur vienkārši ir kā parazīti un nevēlas neko darīt, un tikai atnākt reiz nedēļā, un ar to būt priecīgs, tu būsi par nastu. Un tu būsi par nastu tiem, kas kaut ko dara, un viņi arvien ātrāk piekustīs. Bet tad, kad mēs katrs būsim vai par pirkstu, vai par degumu, vai par aci, vai par redzi, vai par ožu, vienalga, kas tu esi aicināts, ar kādām dāvanām tu esi aicināts, kāds Dievs ir devis. Tikai tad mēs varēsim iet priekšu, un kristietība nebūs tāda smaga nasta, bet kristietība būs patīkama, ja mēs visi darbosimies kā cimta roku kopā, tā kā Dievs to bija paredzējis.
Sāk lasīt Bībeli katru dienu. Iet pie draugu, nosēsties, pastāstīt viņam par Jēzu Kristu, lai arī viņš var uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum. Lūksim, kaut mēs būtu gatavi darīt to, ko Dievs vēlas no mums. Iet tur, kur Dievs vēlas, lai mēs iet. Lai mēs varam būt par svētību. Un lai mēs būtu tie, kur paklaus Dievam. Un lai mēs nebūtu kā vārda klausītāji, kas paši tev maldina, bet vārda darītāji. Kur ir par svētību un kur nes augus citi 30 kārtīgus, citi 60 kārtīgus un citi 100 kārtīgus. Bet atcerieties, vienalga, cik tu nes, Dievs no mums atprasīs. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo rītu. Paldies par to, ka mums ir tāda privilēģija, Dievs, kad mums katram rokās var būt Tavs vārds. Kad viņš ir iztūkots mūsu valodā, Dievs. Un ka mums vairs nav jāmeklē tālu prom, bet viņš mums ir pieejams jebkurā laikā. Un to, Dievs, kad mēs būtu paklausīgi bērni, Dievs, un tu viens zini, cik mēs esam stūrgalvīgi, cik mēs bieži Tev nepaklausām, cik ļoti bieži vien mēs izvēlamies iet to nepareizo ceļu, un beigās mums ir jāatzīst, ka mēs esam aizgājuši nepareizi. Dievs, bet es lūdzos, ka Tu mums mācītu paklausību, un es ticu, ka tā ir Tava mīlestības valoda, ko Tu no mums sagaidi. Tā ir paklausība. Dievs, dod, ka mēs būtu vārdu darītāji. Un Dievs, dod, ka mēs būtu kā draudze, kas ir par svētību, kas pilda savu lomu, kur Tu esi devis. Katram Tu esi devis savas spējas. Dievs, dod, ka mēs ar tām spētu kalpot, būt par svētību. Dod, ka mēs būtu paklausīgi gan vīri sievām, gan sievas vīriem, gan bērnu vecākiem, ka mēs kā Tavu bērnu būtu paklausība Tev. Tam ir vajadzīgs lūkšanas, Dievs. Tu zini, ka Sātans to vien gaida, ka mēs kritīsim, ka viņš to vien gaida un mūs aicina, ka mēs Tev nepaklausītu. Tā kā viņš to darīja jau ēdienas dārzā, Dievs, aicinādams sievu grēkot, tāpat viņš to dara šodien, Dievs, un lūdzos, lai Tu mūs sargā no tā, sargā, ka mēs varētu būt kristieši, kur meklē Tev, lai Tev paklausītu, Jēzus. Tos lūdzos šajā rītā, un Dievs, Tu redzi tos, kur vēl nav Tev uzticējuši savu dzīvi Tev, Dievs. Varbūt tās tie kādi grēki, varbūt tā ir nepaklausība, nepārliecinātība par to, ka Tu spēj glābt, Dievs. Tad lūdzu runā uz viņu sirdīm skaidri, lai šis dzirdētais vārds viņiem nes pestīšanu. Un lai mēs varam būt viņiem par svētību. Dievs, un svētīgi, kas notiks arī turpāk šajā dievkalpojumā, lai viss ir Tev par godu. To lūdzos, Jēzus, Tavā vārdā. Āmen.
Ziņojumi. Tātad rītdien, 9:30 ir rīt lūkšanas svētbrīdis. Šeit pat piebūvē, draudzes namā. Trešdien ir vakar svētbrīdis, 18:06 vakarā. Arī šeit pat draudzes namā. Ceturtdien Bībeles studija nebūs, jo es pats būšu Bībeles draugu līgas vakar vadīšu nometnē, kur man jārunā ar jauniešiem, tur es būšu. Un es zinu, ka daudz no jums nevar tikt, jo jums arī bija kādas lietas, ar kādiem runāts. Par sieviešu lūkšanas sapulcēm Bībeles studijām. Draudzes acis nav šomēnes iznākuši, viņas iznāks septembrī. Līdz ar to tā informācija nav, bet es viņu nodošu. Tātad sieviešu ikmēneša lūkšanas pirmdienās, tātad 4. pulkstens 18:30 rītdien, ja, vakarā, un otrdien 11 no rīta sieviešu lūkšanas un Bībeles studijas. Ja. Tātad rītdien 18:30 vakarā un otrdien pulkstens 11 no rīta. Vēl es tik gribu līdzdalīt to, kad kā jau pagājušajā gadu vasarā augustā mums bija starpdraudžu futbola turnīrs, tāpat arī šo vasaru, šo augustu būs starpdraudžu futbola turnīrs, kurā arī mēs piedalīsim, būtībā mēs viņu paši organizējam. Līdz ar to, ja gadījumā ir kādi, kuriem patīk futbols jūsu starpā, un tu saki, ka tu gribi piedalīties un uzvarēt, tad nāc pie maniem un tad sarunāsim tālākās lietas. Nākošais svētdien mūsu vidū būs Edgars Deksnis, kurš arī vadīs dievkalpojumu. Un, jā, tad pieaugušo svētdienu skolu 9:30 un dievkalpojums 11. Tas, man liekas, arī viss, kādiem ir kāds ziņojumi, laikam, ka nav. Tādā gadījumā dziedāsim pēdējo kopdziesmu no dziesmu grāmatām 465, piecājušies kājās noteikti. 465. Dievam. Debes Tēvs, paldies par to, ka tiešām Tu esi tas, kurš glābi. Un kad mēs esam glābti, mēs zinām, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Un Tēvs, vēlos arī aizlūgt šajā brīdī par kādiem, kur ir varbūt slimībās, Dievs. Tu redz Lidiju domu, kur ir atvesļošanās procesā pēc operācijas. Dievs, lūdzu, dod viņiem, kad šī atvesļošanās notiek veiksmīgi. Tāpat tas arī par Brigitu, Dievs, arī, lai viņas atvesļošanās būtu veiksmīgi pēc operācijas. Un arī par Ašmiem, Dievs, redz, arī viņiem bijuši kādas grūtības. Dievs, lūdzos par Herbertu īpaši un arī Lidiju. Dod viņiem arī spēku un paļāvības Tevī, ka bez Tavas ziņas jau nekas nenotiek. Dievs, redz arī Gunvaldes kopā ar viņu. Dod arī viņam paļāvību ticības Tevīm, Dievs, kad Tu arī savā laikā
dziedēs, Dievs. Un ja ir vēl kāda mūsu vidū, Dievs, kur vēlās, un ir vajadzīga šī aizlūgšana, Dievs, mēs aizlūdzam ar ikvienu no viņiem, Tu zini viņus visus. Un šajā brīdī vēlos lūgties, Dievs, kad mēs dosimies mājās, tad lūdzos, Dievs, svētī mūs, un lai mēs varētu būt par svētību gan viens otram, gan tiem, kur Tev vēl nepazīst. Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir ikvienu no jums līdz mūžībai. To lūdzos, Jēzus, Tavā vārdā. Āmen.